Jānis ir sajūsmā par Helēnas ideju, kā atrast Megiju. Mareks dzird, kā Dana un Helēna apspriež viņa rakstīto vēstuli Danai. Jezupa konflikts ar Kasparu sāsinās tik tālu, ka Kaspars piedāvā Jezupam izkauties. Silvija ir laimīga par kādu jaunu sava iepazīšanās salona klientu. Dana uzaicina pie sevis Mareku. Kasparam liekas, ka Annija viņu apceļ, un viņš izdomā veidu, kā viņai atriepties. Mani vaļā! Nekur es tevi nelaidīšu. Ko tu no manis gribi? Uzfilmēsim vienu video, ņemot vērā to, cik ļoti tev patīk filmēties. Kādu vēl video? Atzīšanos, ka Eva tev nolīgusi slepkavības safabricēšanai un vēl pāris faktus par tevi, lai tev neienāktu vairs nekad prātā darīt tādas muļķības. Palīgā! Palīgā! Kas te notiek? Ko jūs darat? Mēs tikai runājamies. Viņš melo, Felsenbachera kungs. Viņš ir kaut kāds maņaks. Viņš tev uzbruka? Meitene ir pārpratusi. Vācies prom no manā īpašumā. Felsenbachera kungs. Man pasaukt miesas sargus. Vācies prom. Es gaidu. Kāpēc tepat? Kāpēc man raudot? Tu smējies. Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Megija, beidz izlikties, ejam. Es teicu, vācies prom no mana īpašumā. Иначе вас вынесут отсюда, вперед ногами. Felsenbachera kungs, es negribu strīdēties, bet bez Megijas es prom neiešu. Bet es viņu nepazīstu, goda vārds. Viņš ir kaut kāds maņaks. Kas ir maņaks? Silvija, izsauc policiju. Nu, labi, nevajag pārspīlēt. Es jau eju, bet ar tevi mēs vēl tiksimies. Ko tas nozīmē? Silvija, nekad vairs nelaid to cilvēku iekšā pa durvīm. Bet kas šeit notika? Viņš uzbruka meitenei. Dievs, viņš jums kaut ko nodarīja? Kas? Mazajai mašiņkai, jā, tikko aizmīgi mazais eņģelīts. Mām, paldies, ka tu pieskatīji. Bērniņ, tas taču ir mazākais, ko es varu darīt. Jūs tā palīdzat man ar to parādu. Paldies jums liels. Paldies. Nav par ko. Jā. Škrab, ka nesanāca ar to parādzību nekas, bet es sameklēju kādu citu variantu, vai ne? Paklau, kas tas par variantu, ko Vadims tev ir piedāvājis? Vadims teica, ka viņš ir piedāvājis kaut kādu variantu Žeņškai. Ko piedāvāja? Kāpēc tu man neko nesaki? Ko piedāvāja? Es tev ko piedāvāju? Viņš vienkārši grib mūsu dzīvokli. Ko? Nekādā gadījumā. To nē. Apsoliet man, ka jūs nekādā gadījumā nepārdosiet dzīvokli. Dzirdiet? Mam, nu ja nebūs cita varianta. Nerunā. Nemaz nerunā. Citādāk jūs visu mūžu man pārmetīsiet, ka es esmu jums atņēmusi mājas. Nē. Tagad es iešu pie Aivara un lūkšos. Vai, nu tas gan nav prātīgi. Viņš pat Eriku neaizdos. Lai joprojām uzpūties par to tonu, ko jums uzdāvināja dzimšanas dienā. Es zinu, bet man ir jāiet. Mam, nu nevajag pazemoties. Ir meitiņa jāpazemojas. Šoreiz ir labākais nekā jūs. Atā, mīļie. Nu, tad, lai veicas jūs. Tu rīkšķi. Izstāstiet man visu, kas notika. Nu, mierīgi. Viss ir kārtībā. Vadim, ko tu runā? Manai klientei tikko uzbruka maniaks, un tā ir mana vaina. Bet ar viņu viss ir kārtībā. Nu, pasaki viņai. Jā. Vadim, tu vari attiekties iziet ārā. Kāpēc? Tāpēc, ka es tev lūdzu. Paklaus vismaz šoreiz. Ja? Labi, es būšu kabinetā.
Es ļoti atvainojos, viņš parasti ir pieklājīgāks. Es nezinu, kas viņam tagad ir uznācis. Tas nekas. Viņš mani izglāba no tā vīrieša. Ko tas viņa nebūtu laidus pie jums? Man jau viņš likās aizdomīgs, tad, kad viņš negribēja fotografēties katalogam. Es varu iet? Paklausieties, aizējam uz bāru. Kāpēc? Es jums uzsaukšu dzērienu. Es taču jūtos tik vainīgi. Nu, labi. Sveiks. Sveika. Aivar, es gribu parunāties ar tevi. Par ko? Es tev esmu parādā atvainošanos par savu izturēšanos savā dzimšanas dienā. Tas bija negodīgi pret tevi. Tajā brīdī tev tā nelikās. Jā. Bet es nevaru izturēt, ka mēs vairs nesarunājamies. Piedod, lūdzu, man. Piedod, Aivaris vakaros sēž pie televizoru un kauts no vientulības. Vai tad tev nav koļu? Koļi ir pagātne. Vai viss dzirdu ne pirmo reizi? Jā, bet šoreiz tas ir ļoti nopietni. Jā, es atzīšos, viņš man pārsteidz, ka viņš ieradās Latvijā. Un tad jau tas 1000 eiro. Iedomājies, kā tāda muļķa, es atcerējos, ka viņš ir mainījies. Un tagad tu redz, ka viņš nav mainījies un gribi mani atpakaļ? Jā. Nu, varbūt uzspēlēsim biljārdu? Tiešām. Nu, tikai šoreiz bez derībām uz zirgiem. Nekad mūžā. Nekad vairs. Un ko mēs darīsim, ja Aivars mammai naudu nedos? Mūžu iedod. Tu pats pateici, ka viņš ir niknis par to 1000, un vēl viņš ir skops. Tā mutrīt pat vēl nu var apārdot. Zini ko? Un Aivars arī to zina. Varbūt vajadzēja iet viņai līdzi. Jā. Es cik zinu, Aivaram tev mutrīt patīk, nevis es vai tu. Kas tev zvana? Kas tev zvana tik vēl? Vadims. Ko tam draņķim vajag? Es nezinu. Nu, kāpēc vajag atbildēt? Алло. Paskut viņu ratā. Приятно слышать тебя, киска. А ты знаешь, что я нашел? Правильно. Фотографии из Испании. Ты помнишь, как это было? Солнце, море. 5-звездочный отель. Да. Я, конечно, все помню, да. У меня с памятью все хорошо. Русалка, tu manas... Что ты хочешь? Tu manas meitas klabūtni ar to tipu nerunās, saprati? Pasaka, liet dīlēs, vai atlaiž parādu. Viss. Noliec telefonu. Чем больше я о тебе думаю, тем сильнее жду нашу встречу. Ты придешь. 50 000. И мамина свобода неплохая цена за одну ночь. Я не знаю, да. Я тебе сказала, я когда узнаю, я тебе перезвоню. Я в курсе, что долг надо оплатить. Я в курсе. Так вот, когда узнаю, я тебе перезвоню. Все. Nu? Кретин. Es teicu, ka tu vajag runāt vienkārši. Ja viņam ir jautājumā piezvan man, kurš mētiņ, čuči, viss ir kārtībā. Kas ir? Un dabūs ķoši to naudu. Un vienam mierā varētu iesviest babakaram ģīmi. Jā, tas būtu labi. Kaspars man izlūdzās, lai es paturu meiteni uz visu pārbaudas laiku. Nu, tā viņi tur tagad cīnās. Viņi ir iemīlējušies, vai ne? Nu, es nezinu. Es nedomāju, ka tur ir kas nopietns. Tā jau tik tāda aizraušanās vien ir. Labāk pastāsti, kā iet tev? Aivar, pirms es tev stāstu. Man ir viens jautājums tev. Nu, kāds? Saki, vai tev pret mani ir nopietni nolūki, vai arī šī ir kārtējā tava aizraušanās? Tu jau esi tā, kas joprojām ir precējusies. Muļķības, tie ir tikai papīri. Es esmu gatava to nokārtot jebkurā laikā. Nu, ja tāda tā lieta, tad, mums vispirms ir rūpīgi jāizsver visi par un pret un... Protams, ka mani
Nodomi ir nopietni. Tad es tev varu uzticēties. Tā, tu zini, ka es esmu paspēlējis lielu naudu Vadimam Felsenbacheram. Jā, zinu. Un tu zini, ka man nav ko viņam atmaksāt. Un tagad viņš klūp virsū Žeņičkai un Feliksam. Viņš liek viņiem pārdot dzīvokli. Aivariņ, tu saproti, ka tev mums ir jāpalīdz. Vai tad Koļi tev neteica? Ko? Viņš jau man prasīja, lai es aizdodu naudu. Bet es nevaru. Kāpēc? Sibila, 50,000 eiro. Tā ir milzīga nauda. Tas nav 50,000 rubļu, kā jums tur Krievijā. Tu nesaproti. Tā tādi ir tie tavi nopietnie nolūki. Priekos un bēdās, laimē un nelaimē. Aivar, tev nauda ir svarīgāka par mani. Aivar! Atvainojies, un es tevi izlaidīšu ārā. Tieši par ko tu gribi, lai es tev atvainojos? Par to, ka es paklausīju savam priekšniekam un man izdevās klientam pārdot visdārgāko ēdienu? Beidz, es tev neesmu kaut kāds klients. Un jūs abi divi ar Gunāru man speciāli apčakrējāt. Nu, es neesmu vainīga, ka tu tik viegli noticēji manam teātrim. Un tu esi ļoti laba aktrise. Nu, super, tad mēs tagad to esam noskaidrojuši. Lūdzu, man ir jāiet prom. Lūdzu, laid mani ārā. Un par to minerālu ūdeni tev būs jāsamaksā. Labi, es samaksāšu. Vispirms atvainojies man. Tev taču pašam arī ir jāiet uz darbu. Ko Aivariņš teiks, ka tu te visu laiku tupi un neko nedari? Man ir naktsmaiņa. Pateikšu, ka es aizsnaudos. Jēzeps tur visu pieskata. Un Aivaram nav nekāda pamata uz mani dusmoties. A mūs tev mutrīt ir aizmirst, ka mēs te esam? Moška šivarē ar Aivaru tagad pa numuriņu. Ko? Heiks, izbeidz, lūdzu. Tev tāda varbūtība nav vienāks prātā, ne? Es domāju par citām lietām. Par kādām citām lietām? Par tādām citām, un ne par kādām. O, mamma! No. Viss, mīlīši. Kas viss? Es pārvācos pie jums. Kādu vēl un pēc? Aivars tev naudu neiedeva? Nē. Nu, 50 tonnas taču. Es vienkārši negribu atrasties vienā ēkā ar šo liekuli. Redzi, šitāds piķis pat draugam, saproti, nav paceļams. Kādam draugam? Es biju gatava viņu precēt. Un viņš jau arī teica, ka viņam ļoti nopietni nolūk un tik līdz iemnējus par naudu. Tā atsalu. Mamma, tu taču nevari viņam pārdoties, pareizi? Mums kādu štuku vajadzēja nolaist, tad ņemt ko. Paldies, Notiņ. Tu jau vienmēr esi bijis ārkārtīgi sirsnīgs pret mani. Tikai tagad atstājiet man vienu. Mam, viņš jokojās, nu. Jā, viņš jokojās. Man ir pilnīgi vienalga. Vai viņš jokojās vai ne, ja es nevaru palikt pie jums, tad es gribu palikt viena. Es gribu gulēt, ejiet prom. Tu nevarēji paklusēt vienkārši. Izsprukt, tāds ieradums. Tu vēl nepamēģināji sezam atveries. Tu esi mērglis. Es esmu mērglis. Jā, tu esi mērglis jau kopš pirmās dienas, kad tu te ieradies. Un ko tad es tādu izdarīju? Nu, piemēram, tu speciāli izbārstīji čipšus, lai pēc tam Zentā man ielikt sliktāku vērtējumu. Pagaid. Man liekas, ka par to tu jau atriebies. Tur mēs esam kviti. Labi. Vēl tu man liki izģērbties pusplikai un atņēma man telefonu. Šitā, jā? Šitā? Atdod. Atvainojies. Jā. Nu. Čau. Kas par un es redzēsi? Aivars sekretāru? Jā. Es vispār viņu neesmu satikusi. Tad nekas. Pagaid, paklausies. Kāds tas jaunais kolēģis ir izstāst? Viņš tiešām ir tik vīzdegunīgs, kā visi runā. Iedomīgs, tā kā, nezinu, tītars jebogu restorāns viņa arī tikko atstāja posteņi, jā. Kaut kur nosvīdis jau, nu. Nu, varbūt kāds klients izsauc. Nezinu. Man jau ar Annu jāizskrēja uz numuriņu un vēl nav atpakaļ. Annija? Jā. Tev nav viņas telefona numurs? Kāpēc? Nē, man nav. Nē, nu, kaut kā dīvaini, kā abi pazūd vienlaicīgi no saviem posteņiem. Bet tu jau vari pārbaudīt. Anna jāiznes ūdeni uz 18. numuriņu. 18. Labi, ok. Jā. Iečakošu. Paldies, pagaidām.
Loņas, jūs tā. Kas ir? Tik drūmu gan es to neesmu redzējis. Gurķītis. Nav pat aizkosts. Kā tu vēl te? Ar vienu kāju. Ženka palika mašīnā ar dočurku klāju. Man ir mēs bazars. Parunāt vajag. Par ko? Es zinu, kā tikt vaļā no Babahera. Tikai neliec man atkal iet uz to vientulīgo siržu klubu. Ne, tur tā lieta. Cita ideja. Jums ar Sibilu jāmauc prom uz Omsku. Uz Omsku? Jā. Nu, bet vai tas tips nemēģinās to naudu izdabūt no tevis un no Žeņas? Nē, mīļš Zabakā. Es esmu vecs karotājs. Noslēpšos ierakumos un pēc tam no viņa atšaudīšos. Nav pirmā reize. Ko saki? Nu, es jau labprāt. Bet Sibila nebūs ar mieru. Vot, ka būs. Ja tu parādīsi, kurš ir īstais situācijas noteicies. Jādod tā teikt motivācija. Nu, bet kā? Kā? Nu, par to arī atnācu parunāt. Vat saka, sievs tev, kā tu pēdējo reizi, tā teikt, pildīji vīra pienākumus? No? Nu, es... Lai vaļā. Kā tad jums bija to naktdzīvi pirms ķošķa aizlēdās uz Latviju? Nu, kā bija. Nu, vienā jaunā gadā. Jā. Sibila bija tā riktīgi sadzerusies šampi. Jā. Mēs pat teļuku skatījāmies koncertu. Jā. Nu, Maskavas. Jā. Salūts bija, jā. Mēs gandrīz visu nakti negulējām. Jā. Saka, jaunā gadā. Jā. Sanāk, pirms vairākiem mēnešiem, vai? Ne, tas jau nebija šogad. Kā tu gribi teikt, ka vēl pirms gada? Nē, nu, bet... Jā, ko ne? Nav brīnums, ka viņi atspērās atpakaļ uz Latviju. Zini, ko? Tā to atstāt nevar un nedrīkst. Tev atkal ir jāpierāda, ka tu vari būt uzdevuma augstumos. Es nezinu, es negribu viņu modināt. Nu, es... Man pie pakaļas, ko tu gribi vai negribi? Tu gribi, lai viņi tev brauc līdzi uz Omsku? Gribi? Nu? Davai! Es nezinu, bet tu nāksi līdzi, ja? Ko tad es tur darīšu? Došu norādījumus vai? Nu, nē, bet tu varētu, pagaidīt koridorā, ko? Nu, tā taču nevar. Viņai atkal radīsies aizdoms, ka tā ir mana ideja. Pēc tam man Ženka gaida mašīnā ar mašinku. Nu, labi. Nē. Viņai jāsaprot, ka tas nav dzērums, bet tava drosme. Man vajag drosmi. Nevajag. Paņem ar iztēli. Iedomājies, jaunais gads. Salūts zilā uguntiņā un uz priekšu. Labi. Davai. Labi. Mēs jau vienreiz bijām šādā situācijā. Atceries, kā tas beidzās? Jā, es atceros. Tu puspliks skraidīji pa visu viesnīcu, un tā ekskursijas grupa ar tantiņām droši vien vēl tagad sapņos redz tavas apenes, ja? Tas bija pēc tam, kad es biju panācis savu. Tā kā es ieteiktu tev padoties un atvainoties man. Neceri. Labi. Paliksim te visu nakti. Jā, manis pēc varam arī palikt. Man vienalga, kur nakšņot. Īstenībā es esmu diezgan nogurusi. Es iešu gulēt. Jā? Ja tu neiebildīsies, tev piebiedrošās, vai ne? Vienalga dari, ko gribi. Zem sagas būtu ērtāk. Neceri. Tu teici, ka tu neskaties svešos telefonos. Mēs jau vairs neesam sveši. Super, atdod. Tā, pirmkārt, pameti posteni, dabūsi reāli. Otrakārt, izmantot viesnīcas numuriņus šitām te savām neķītrībām. Come on! Viņš man vienkārši nelaid ārā. Jā, un es esmu pāvests, kurš breiko. Aivars par šito noteikti gribēs uzzināt. Tagad esi laimīgs. Mēs būtu laimīgāks, ja mēs nebūtu iztraucēti. Super. O, tā mierīga! Svainojos.
Sveika. Sveiki! Nu, kur tad tu tāds kreņķīgs? Kāds no taviem jaunajiem sekretāriem kaut ko sastrādājis? Man bija nepatīkama saruna ar Sibilu. Jā. Man jau likās, ka jūs vispār vairs nerunājiet. Viņa atnāca atvainoties par dzimšanas dienu. Oh. Vai kā mēs salabām, tā tūlīt paprasīja, lai es aizdodu 50,000 eiro. 50? Priekš kam tādu naudu? Nu, to summu viņi ir paspēlējusi vadībam kārtīs, un tagad nav ko atdot parādu. Nu, kā var spēlēt uz tādu summu, ja cilvēkam vispār nav naudas? Es tak to pašu saku. Tagad viņa lūdzās, Vadims draudot Feliksam un Žeņai atņemt dzīvokli. Nu, šausmas. Nu, šausmas. Tās ir bet šausmas. saki, kāpēc? Visi domā, ka man tās šausmas vienmēr ir jāatrisina. Tas, ka es esmu turīgs cilvēks, nenozīmē, ka man nauda apkārt mētājas. Puķīt. Palīgā. Tas esmu es. Koļa. Palīgā! Palīgā! Koļa? Koļa? Koļa, mosties, nu? Mosties, Koļā! 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 Sibila jau nespēja pat iedomāties, kā es savā mūžā esmu strādājis. Kā es jaunībā rāvos tenis kortos. Pirmo naudu es nopelnīju tikai tad, kad es aizbraucu uz Angliju. Kā es liku mārciņu pie mārciņas. Katru monētiņu 10 reizes pirkstos apgrozīju, pirms es to iztērēju. Zini ko, Aivar? Es tavā vietā aizdot viņai tos 50,000. Ko tu nopietni? Jā. Nu, izpalīdz viņai pēdējo reizi, bet brīdini, ka tu vairāk necietīsi nekādus kāršu parādus, pat 1 eiro apmērā nē. Nu, cilvēkam jādod iespēju laboties. Katrs cilvēks to ir pelnījis. Nu, varbūt, ka tev taisnība. Paldies. Es Aivaram apsolīju, ka tevi vaktēšu. Apsolīju, un tagad neceri, ka es par šito noklusēšu. Es tev prasu, lai tu noklusē? Tu domā, ka tu biezā dēls, tad tev... Ja? Cikā, es tev palūkšu manas radu rakstus necilāt. Es tev palūkšu neuzskatīt man par idiotu, ja? Davai, šito te visu savāc, un es vēl pēc tam pieprasīšu piķi par numuriņu, ja? Labi. Nu, atstās man vienu, lai es varu te sakopt visu. Nē, es pieskatīšu, vai kārtīgi darbu dara. Skatīsies. Nu, jā? Labi. Labi. Nu, problēma. Reku šitajā galā vēl. Paldies, es redzu. Reku vēl šitajā galā, reku redzi? Kalniņš, ja? Reku pašā galā sakārto arī, ka tur. Nu, būs labi, boss. Es saku, reku tur spilvenu piekārto. Zik, aiziet pats sakārto savus spilvenus. Kas tas tagad bija? Ko? Ko? Kas tas bija? Pa galvu gribi dabūt? Ko? Ko? Dabūsim man par šito. Strādā. Koļa, mosties, mosties. Koļa, mosties, mosties. Koļa, mosties. Ķēms tu tāds, nu mosties. Mosties, Koļa. Mosties. Koļa. Ak, kungs. Koļa. Jā? Paldies, kā atzvanījāt tik vēlu vakarā. Jā, viss ir pareizi, jā. Jā, es gribu izņemt skaidrā naudā 50,000 eiro. Nē, viss ir kārtībā. Man vienkārši jāizpalīdz vienam draugam. Labi. Rīt es piebraukšu pie jums bankā, jā. Visu labu. Paldies. Koļika.
Koļiņa, lūdzu, mosties, Koļiņa, ka tu taču esi mans koļa, kā es bez savas koļas dzīvošu, lūdzu, nepamet arī to mani. Lūdzu, Koļiņa, Kas viņam kaiš? Jāsauc ātros. Koļa, nē, prom! Koļa! Puķit! Mīļais, jā! Puķit! Jā, mīļais, es tepat esmu, tev dikti sāp, ko? Nē. Ak, tu man saulīte, ak, tu man... Tu mani nosauci par mīlulīti. Nu, protams, tu esi mans mīlulītis, tu esi mans cukuriņš, mans kapteinis. Tu esi vīrs, Koļiņa, ka tu negribi padzerties, ko? Nē, es tev iedošu ūdeni. Ne, tu zini, kas man varētu palīdzēt? Nu kas, Koļiņa? Buča. Dieviņ, kā tu proti izmantot situāciju? Koļa, nu labi, šeit tev buča. Bet tagad tev jāčuč, mīlulīt. Tu nedrīkst daudz kustēties. Tu esi sasits galviņ. Jāčuč, Koļiņa. Tagad tu saturies. Puķis, saturies. Bet Aivars taču viņai jau iedeva to naudu. Ko tu saki? Jā, viņš te sēdēja, žņaudzās, un tad tomēr iedeva. Visus 50 000? Jā. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni